3, 4! Tu te drāma būs. Ko tu nebūtu? Tev aliņu iedot. Tas toši man nepalīdz. Es tev princi atlasu. Princi, kur tu? Es viņam nebiju pa prātam. Mēs esam pie amatas, Balturpils. Nu, gan jau mums izdevies pārgājiens. Cik kilometrus mēs iesim, Jāni? 25 km gar amatas krastiem. Sveicināti Latvijas pārgājienos! Stop, jā? Ir aizliegt. Labajā pusē. Iebraukt aizliegt. Es tev kā tūlīt iebraukt, te neaizlieku. Kādi paraugi? Strauja upe tece, strauja upe tece, garba viņa nam durvīmi, garba viņa nam durvīmi. Nedrīkstēju pāri jāki, nedrīkstēju pāri jāki. Princis? Nē, tas jau skrupis ir, ne? Baigais augstums no turienes nāk 21 metrus uz iekšu. Par godu Brunim Vilnītim mēs uzkāpām nenormāli grūtā kāpienā uz Bruņa alu, kas ir garākā dolomīta iežu ala Latvijā, un nosēdāmies, lai uz viņas nofotografētos dziļā Bruņa piemiņā. Lien iekšā. Badīja kāplajā, pa smulkām kāpnītēm. Manuprāt, lielisks šodien pārgājiens. Jau neesmu vairs tik ātrs kā jaunībā. Arī ar tiem nesimetriskajiem netika galā. Pļukš, pļukš, pļukš. Dzesējam pēdiņas. Ir 18. aprīlis. Plus 25. Un mēs peldam. Pastraumi. Ķipa. Šitie mīkstie. Es tev princi atlasu. Portretu taisi bildēji. Portretu. Princi, kur tu? Es viņam nebiju pa prātam. Upe sākā tā cēdāmā, es pagāta, mātes meita, es pagāta, mātes meita, mātes meita. Gar amatiņu laižam šodienu. Tik bagāta, kam tecēji jūriņai, kam tecēji jūriņai, jūriņā. Rekā, pazīstams vietas. Tecēti jūrā mana, tēvs māmiņa jūrā. Itver, kā tu jūties? Bēdīgi. Bēdīgi. Kaut kā galīgs sagrums. Tev aliņu iedot. Tas toši man nepalīdz. Ūdeni. Ūdens ir. Saule traucē. Laikam, jā. Nu jā. Tā ir sudīga. Neku badīja aiziet prasīt ūdeni. Un šķiltavas. Šķiltavas mums nav. Desiņas līdz ar to arī nebūs, jo ritvars aizbrauc ar visām šķiltavām. Šis pārgājiens ir viens no grūtākajiem vispār, kāds ir. Ričija sarkanā sēja jau sākumā jau liecināja, ka nebūs labi. Un tad ap zvārtas iezi viņš pēc kāpienas aplīs pavisam un viņu trauksmes tas palīdzības dienests aizgādāja mājās. Viņš dabūja reāli karstumu dūrienu, jo ir karsts 27 grādi laukā, ir vispār nevienas vēja plūsmiņas. Neēduši, nedzēruši, ūdens līdz nav, sērkociņi aizbrauc līdz ar ātro palīdzību prom. Andrij. Ps, ps. Čau. Jānis ir laimīgs, Jānis ir laimīgs.
nebūs. Ko tu nebūri? Mums nav ūdens, mēs esam pārreikinājušies un paņēmuši vismaz 3 reizes par maz. 3 reizes par maz. Iedod padzerties ūdeni, viņam nav jau žēl. Kā mēs to risinājām? Mēs gājām aizņemties ūdeni. Un, ja cilvēkam sirds vietā, tad jau viņš iedod. Un te pēdējā kompānija bija tāda mūsu atpūtas vietā, un tad viņi mums uzcienāja. Piedāvāja pat pudelēs jau safasēt ūdeni. Kristīnai, tā kā viņa bija otrā pēc kārtas, kas ies to kļenčīt ūdeni, tad jau tā kā neērti ir. Un tad es teicu, lai paņem alus pudeli, un tad jau varbūt izdosies vienot. Esam nonākuši 22. gandrīz vai 22. kilometrā. Ārā ir 25 grādi. Ūdens sauss, visiem dzert gribas un vienkārši nav. Mēs ejam un lūdzam. Katrā mājā. Tiekam, šī jau ir 3. reize, ka mēs lūdzam. Jā, un šī tāds notiekās. Mēs te visi kalstam, gaidām ūdeni. Ar šitie pie akas. Izstāsta, ka viņi to vienkārši no spaiņa sev lej uz galvām un dzer un visu kaut ko un veldzējās. Mēs arī gribam dzert! Jums mani nenoķert ar sprostiem. Jā. Jā, paldies! Roras. Hardway 103. Caur laimes asarām un postiem uz visām pusēm eju viss. Uz visām pusēm tā kā ūdens, kas lietus dienās saule krīt. Es esmu vasarā un rudens. Nu, kas jūs nevarat palikt? Kas jums ir? Alus sakritīsies somā. Labi, tā, es skaitu. Kas ir tas pa cilvēku? Ot tas. Jā, tas. Es skaitu uz 3, 4 un tad visi lecam. 3, 4! Lietus dienās saule krīt. Es esmu vasarā